Mums šodien tāds interesants temats. Daudzās Eiropas pilsētās, tajās vecajās, ir savi īpašie tēli, tādi kā pilsētas simboli gandrīz. Piemēram, Hamburgā Hummelis vai Ķelnē tie tunnes un šēļi. Jā, pazīstami tēli. Bet izrādās, ka arī Rīgai bija savs tāds oriģināls. Vai daudzi zina? Žanna von Dinakants. Tieši tā, Žanna von Dinakants. Mazāk dzirdēts varbūt mūsdienās. Tieši. Un šodien mēs gribētu, balstoties uz avotiem, iedzivlināties, kas viņš īsti bija, kāpēc viņš ir svarīgs. Un sāksim varbūt ar vārdu. Žannu, tas tā kā franciski no Jāņa, vai ne? Jā, tā varētu domāt. No populārā Jāņa vai Joāna. Bet tas von Dinakants, tas izklausās baigi aristokrātiski. Von. Jā, tas fona var maldināt, bet patiesībā nekāda sakara ar zilām asinīm tur nav. Tas ir daudz piezemētāk. Ak tā? Jā. Dinakants ir pavisam burtiski Daugavas mala. Vāciski dūna, Daugava un kante mala. Tā tad vienkārši cilvēks no Daugavmalas. Precīzi. Piederība konkrētai vietai, Daugavmalai, nevis kārtai. Un tas arī ir mūsu mērķis šodien – saprast šo kolorīto tēlu, viņa izcelsme, tos literāros tēvus, kā saka, un viņa vietu Rīgas stāstā, īpaši tajā 19. gadsimta beigu 20. sākuma Daugavmalas dzīvē. Labi, tad ceļojam atpakaļ laikā. Tā 19. gadsimta beigu Rīga, Daugavmala. Kāda tā vide bija? Kas tur notika? Tā bija neticami rosīga vieta, osta, kas mudžēja no cilvēkiem, kuģiem, laivām. Tur bija tas slavenais plosta tilts, kas savienoja krastus. Jā, tas bija svarīgs. Un tas tilts bija tāda kā robeļa. No vienas puses jūras osta, ar lielajiem kuģiem, no otras upes osta. Tur piestājas strūgas, tie lielie plakandibena kuģi un plosti. Plostnieki arī tātad? Jā, plostnieki, kas dzina kokus no Krievijas, no Baltkrievijas dziļumiem. Vide bija ļoti starptautiska un dinamiska. Un kas bija tie vietējie, kas tur dzīvoja un strādāja? Avotos pieminēt enkurinieki. Kas tie tādi? Jā, enkurinieki. Tie bija, pamatā vietējie ostas strādnieki, lielākoties latvieši. Daudz nāca no tuvajām salām, Zaķu salas, piemēram. Tādi kā ostas profiņi. Varētu teikt. Viņi bija krāvēji, laivinieki, pārvadāja preces cilvēkus, zvejoja. Ziemā, starp citu, kad Daugava aizsala, viņi pat vizināja pasažierus ragavās pāri ledumu. Tādi īsti Daugavas cilvēki. Un šajā visā, valodu un kultūru juceklī radās, kas īpaši tā sauktā Dinakanta valoda. Kas tas bija par zvēru? Tas bija, ļoti īpatnējs fenomens. Tāds, aizraujošs sajaukums. Latviešu, vācu, krievu valodas elementi kopā, plus vēl visādi sagrozīti svešvārdi. Tāds īsts ostmalas žargons. Tieši tā. To lietoja ostmalā, tirgū, lai savā starpā saprastos. Piemēram, varēja dzirdēt blēķene, tā kā skārda kanna, no vācu bleh, vai špica, sērkociņš, tas no krievu spička, vai jušot, slīdēt, braukt, tas no vācu ručen. Interesanti. Un kā uz to skatījās, izglītotāki rīdzinieki? Sākumā ar tādu nelielu, varbūt augstprātību. Uzskatīja par prastu valodu, par žargonu, bet tad parādījās cilvēki, kas to sāka pamanīt un pierakstīt. Kas bija tie pirmie, kurš sāka šo Daugavmalas pasauli iemūžināt? Pirmais, kas mums zināms, bija Rudolfs Vilhelms Zeiberlichs. Zīmīgi, ka viņš bija Rīgas birģermeistara, pilsētas galvas, dēls. Oho, tātad no augstākajām aprindām? Jā, bet acīmredzot ar labu novērotāju aci un interesi par pilsētas īsto dzīvi, viņš sāka pierakstīt šo valodu, radīja pirmos tēlus. Piemēram, viņam ir dzejoles Spoku stāsts, vāciski Eine Spukgeschichte. Tur parādās puikas Janne un Kārlis no Ostmalas. Citā darbā pilsētas sargs Mikls Kalniņš. Viņš to vidi sāka fiksēt. Tātad viņš ielika pamatus, un kurš nāca pēc tam? Kurš to attīstīja tālāk? Nākamais svarīgais ir Nikolais von Zēmanis Iezerskis. Viņš pat izdeva dzejoļu krājumu Dinakantische Geschichten. Dinakanta stāstiņi. Tur jau tas vārds parādās. Tieši, un pirmo izdevuņu viņš parakstīja ar pseudonīmu Žanna von Dinakant. Tātad, mūsu Žanna jau ir piesaukts.
Viņa dzejoļi vairāk aprakstīja konkrētus Rīgas notikumus, tos populāros umurkumuru svētkus, piemēram, vai pavasara ledus iešanu Daugavā. Viņš mēģināja saglabāt to valodu. Ļoti centās. Pat otrajam izdevumam pievienoja nelielu vārdnīciņu, lai palīdzētu saprast tos īpatnējos vārdus. Bet viņa Žanno tas gan vairāk bija tāds kā stāstītājs, notikuma vērotājs. Bet tad bija vēl trešais autors, kurš, kā saprotu no avotiem, padarīja Žanno par īstu, leģendu. Jā, tas bija Bernhards Semenovs, vācu baltietis, bet ar krievu saknēm. Un viņš izdarīja ko interesantu. Viņš paņēma to Zeiberliha radīto Mikela Kalniņu. To pilsētas sargu? Jā, un pārvērta viņu par to Žanno, kuru mēs tagad vislabāk asociējam ar šo vārdu. Par tādu asprātīgu, nedaudz noplukušu, bet ļoti dzīvesgudru pilsētas klaidoni. Tādu saules brāli, kā viņi vēlāk sauca. Un šis Žanno jau bija citādāks. Pilnīgi citādāks. Viņš vairs nebija tikai vērotais malā. Viņš aktīvi komentēja visu, kas Rīgā notika. 1905. gada revolūcija, Pētera I piemineklis kā to uzstādīja, kā vēlāk veda prom evakuācijā. Pat tas Svētā Kristofora statujas pārvietošanas likstas. Viņš bija tāds kā laikmeta hronists no tautas vidus. Tieši tā. Viņš ceļoja pa Rīgu, pat uz Pārdaugavu aizbrauca, atrada Līgavu līnu. Viņš ieviesoja to osmeles asprātību, spēja pasmieties par visu, arī grūtos laikos. Komentēja notikumus no vienkāršā cilvēka skatu punkta. Un tas šķiet viņu padarīja tik ļoti populāru. Kas notika ar pašiem autoriem, vai viņus novērtēja? Likteņi dažādi. Zeiberlichs un Zēmanis Jezerskis ir diezgan atzīti. Lai gan Zeiberliha gadījumā tie humoristiskie darbi par Dinakantu nedaudz aizēnoja viņa nopietno tulkotāju darbu. Un Semenovs? Tas, kurš radīja populārāko Žannu? Ironiski, bet viņš visražīgākais autors uz ilgu laiku tika aizmirsts. Varbūt tas krieviskais uzvārds vēlākos laikos nenāca par labu. Grūti pateikt. Bet pats Žanno tēls, vai viņš pazuda kopā ar autoriem? Nē, viņš dzīvoja tālāk savu dzīvi. Tas vārds Žanno von Dinakants pat iegārās valodā. Tā sāka apzīmēt tādu, nedaudz nevīžīgu, paplukušu, bet varbūt arī omulīgu tipu. Tā kā sugas vārds gandrīz. Jā, kaut kas uz to pusi. Tēls vēl parādījās presē karikatūrās, bet jāsaka, bieži vien kļuva tāds pliekanāks, primitīvāks, zuda tā Semenovā sprātība. Un tad viņš tomēr pazuda. Simboliski varētu teikt, ka viņš emigrēja, līdz ar daudziem baltvāciešiem 1939. gadā, jo viņa tēls vēl parādījās viņu trimdas izdevumos kā atmiņas par veco Rīgu. Bet kāpēc viņš galu galā Rīgā tika aizmirsts? Te vairāk iemesli droši vien. Pirmkārt, pati vide mainījās. Pēc Otrā pasaules kara Rīgas ostmala pilsētas iedzīvotāju sastāvs viss bija citādāk. Tā unikālā Dinakanta valoda un vide pamazām izzuda. Līdz ar to zuda arī pamats pašam tēlam. Un vācu ietekmē arī samazinājās. Tieši tā. Vācu valodas vēšu kultūras loma Rīgā krasi saruka. Un Žanno, kurš bija tik cieši saistīts ar šo vāciski, latviski, krievisko kokteili, vienkārši zaudēja savu aktualitāti. Laiks gājis priekš. Tātad, ja mēs tā apkopojam, Žanno von Dinakants īstenībā nebija viena konkrēta persona. Ne, pilnīgi noteikti ne. Tas bija tāds kolektīvs literārs tēls, tāds kā Rīgas ostmalas gars, kas atspoguļoja to laiku, to vietu, daudzvalodību, dinamiku, dzīvesprieku. Precīzi. Labs piemērs tam, kā pilsētas vide, īpaši tik dinamiska kā osta, var radīt savus unikālos simbolus. Un tas liek domāt tālāk. Jā, jo, kā mēs sākumā minējām, citām pilsētām šādiem oriģināliem ir pat pieminekļi. Tie ir daļa no identitātes. Tieši. Un tas noved pie jautājumu pārdomām. Kāpēc Rīgā nav pieminekļa Žanno? Ko šis ostmalas asprātis un laikmeta komentētājs, tas saules brālis, mums šodien varētu pastāstīt? Par Rīgas pagātni, par tās spēju savienot dažādo, par vitalitāti. Un varbūt pat par tagadni. Vai tas Dinakanta gars, tā spēja radoši sadzīvot dažādībā, pasmieties par sevi, vai tas ir pavisam zudis? Vai varbūt tas joprojām ir tepat kaut kur Rīgā, tikai citā izskatā, citās formās? Par to ir vērts padomāt.